Pirms 20 gadiem interneta pieslēgums tika uzskatīts par ekskluzīvu pakalpojumu. Tas pārsvarā bija pieejams skolās, bibliotēkās vai valsts iestādēs. Mūsdienās situācija ir krasi mainījusies, un internets, kā arī ar to saistītie pakalpojumi, ir kļuvuši par neatņemamu mūsu dzīves daļu un pieejami gandrīz ikvienā mājvietā. Lai veicinātu reģionu konkurētspēju un nodrošinātu kvalitatīva interneta pieejamību, pēdējos gados ar Eiropas Savienības fondu finansējumu lauku teritorijās tiek izbūvēts jauns platjoslas optiskā interneta tīkls. Tas nozīmē, ka kvalitatīvs internets pieejams arī tajās Latvijas vietās, kur iepriekš pieslēgums šķita neiespējams. Līdz 2023. gada beigām izbūvēti vairāk nekā 3600 km optiskā tīkla trases, izveidoti 460 pieslēguma punkti operatoriem, kā arī radīta iespēja nodrošināt ātra interneta pakalpojumus vairāk nekā 136 000 mājsaimniecībām. Šajā raidījuma cikla izaugsmes ceļš sērijā palūkosimies, kā pēdējos gados ir attīstījies interneta tīkls Latvijā un kādas priekšrocības tas nodrošinājis Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Attīstoties informācijas tehnoloģiju iespējām un pieejamo pakalpojumu klāstam, viens no valsts galvenajiem mērķiem bija nodrošināt ātru internetu visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ātrs internets sniedz ieguvumus gan valsts pārvaldei, kas kļūst sabiedrībai arvien vieglāk un ērtāk sasniedzama caur elektroniskajiem pakalpojumiem, gan iedzīvotājiem. Tai skaitā, radot iespēju sazināties ar iestādēm, piekļūt kvalitatīvai izglītībai un iespējai strādāt attālināti. Savukārt uzņēmējiem tas ļauj attīstīt e-komerciju un būvēt mūsdienīgas ražotnes, kurās iekārtu darbu uzrauga vai darbina, izmantojot jaudīgu datu pārraidi. Platjoslas optiskā tīkla izbūves projekts aizsākās 2012. gadā, paredzot izbūvēt tīklu Latvijas novados, kur salīdzinoši nelielā iedzīvotāju skaita dēļ elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji neveidoja savu optiskā tīkla infrastruktūru dārgo izmaksu dēļ. Šobrīd platjoslas tīkls izbūvēts kopumā 300 teritorijās. Īpaša uzmanība tika pievērsta vietām izglītības iestāžu tuvumā, kurām nav pieejams kvalitatīvs platjoslas internets efektīva attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. 10 projektu realizācijas gados Latvijas valsts investējusi nedaudz vairāk kā 10 miljonus eiro, kā arī saņēmusi Eiropas Savienības līdzfinansējumu 65 miljonu eiro apjomā. Šobrīd 14 elektronisko sakaru operatori ir iznomājuši vairāk kā 6900 km optiskā tīkla. Platjoslas tīklam pieslēgti arī 64 mobīlo sakaru torņi. Gandrīz trešdaļa no tiem ir Latgalē. Visplašāk tīklu izmanto operatori Vidzemē, kur iznomāti vairāk nekā 2300 km optiskā tīkla. Tā seko Zemgale un Latgale. Latvijas iedzīvotāju ieguvumi ir saistīti ar to, ka ir pieejams kvalitatīvs un stabils internets. Lai to nodrošinātu, ir svarīgi, ka elektronisko sakaru komersantiem operatoriem pieejams uz vienādiem un līdzvērtīgiem nosacījumiem optiskais tīkls, attiecīgi iedzīvotājiem piedāvājot kvalitatīvu pakalpojumu un arī izdevīgu pakalpojumu. Un šeit mēs varam runāt par visu pilnu dzīves ciklu, ja tā varētu teikt. Tās ir gan mācības, uzņēmēja darbība, mākslīgā intelekta rīku pielietojums, neatkarīgi no tā, vai jūs esat pilsētā vai laukos. Projekta realizācija notika divos posmos. Pirmajā kārtā attiecīgi tika izbūvēts optiskais tīkls no pilsētu maģistrāliem pieslēguma punktiem uz novada centriem. Un otrajā kārtā mēs jau paplašinājām šo tīklu, lai nodrošinātu viņa nepārtrautību, jeb rezervāciju, kā arī mēs aptvērām jaunas papildus tā saucamās baltās teritorijas. Baltās teritorijas ir optiskā tīkla uzraudzības komitejas iezīmētās teritorijas, kur komersanti no dabiskas komerces prakses skatpunkta nav izteikuši vēlmi veidot savus optiskos tīklus. Tātad mēs kompensējam šo nepietiekamību. Projekta mērķis bija visām mājsaimniecībām piegādāt interneta pieslēgumu ar lejupielādes ātrumu vismaz 100 megabiti sekundē, ko varētu uzlabot līdz gigabitu ātrumam. Tīkla piekļuves punkti galvenokārt izbūvēti pie sabiedriskā labuma vai publiskām iestādēm. Tomēr projekta potenciālu novērtējušas arī atsevišķas Latvijas pašvaldības, kuras pauda vēlmi, lai tajās tiktu izbūvēts vairāk nekā viens piekļuves punkts. Tādējādi pašvaldību infrastruktūras tika padarītas pievilcīgākas uzņēmējiem, piemēram, daudz dzīvokļu māju projektētājiem vai turisma attīstītājiem. Tas Jaunpilī viss mums sākās 2018. gadā, kad LVRTC uz Jaunpili tajā brīdī būvēja otro kārtu platjoslai. Tā kā mēs paspējām izbūvēt savu optisko tīklu
pirms Covid pandēmijas 2019. Gada rudenī mēs bijām pieslēguši visus uzņēmumus optiskiem kabelim, līdz ar to viņiem nebija problēmas darbam attālināti. Cilvēki mācījās strādāt attālināti, jo tas bija kaut kas jauns, nebijis līdz šim. Un pateicoties optiskajam internetam, viņiem bija tā iespēja strādāt no mājām un tāpat tās arī mācīties un darboties attālināti. LVRTC optiskais kabelis, šis projekts visdrīzākais nebūtu. Tas būtu pārāk sarežģīti, pārāk finansiāli smags projekts, lai mēs to uzsāktu no nulles ar to klientu skaitu, kas Jaunpilī ir. Šobrīd Jaunpilī ir pieslēgts aptuveni 20 juridiskas personas mūsu optiskajam kabelim. Privāto pakalpojumu segments ir aptuveni nedaudz pār 100 klientiem šobrīd. Principā jau pašvaldības pakalpojumu kvalitātes sniegšanā tas jau ir arī nozīmīgi strādājot ar e-pakalpojumiem tā, lai tas būtu ātrs, lai tas būtu jaudīgs. Protams, mēs attīstam arī pilī šo turismu, kur ir ļoti būtiski, lai pakalpojums būtu ātrs. Tās, protams, ir visa veida rezervācijas, tās ir aktīvās reklāmas tā, jo tas ir mūsu turisma objekts, viens no prioritārajiem, tā kā mums tas ir svarīgi. Projekta otrajā kārtā tīkla piekļuves punkti izbūvēti pie 18 izglītības iestādēm, 27 bibliotēkām, kā arī 128 pagasta un novada pārvaldēm. Tāpat daudzi pieslēguma punkti pieejami pētniecības un biznesa centros, ārstu praksēs un iestādēs, stadionos, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju lokācijās, kā arī uzņēmumos, kas intensīvi izmanto digitālos resursus. Mūsu uzņēmumā pamatā internets viennozīmīgi vajadzīgs e-pastiem, jo viss šobrīd notiek caur e-pastiem. Un ļoti daudz iekārtas mums arī ir pieslēgts pie interneta, kur attālinātā vadībā var servisu uzņēmumu apskatīt un kaut ko palīdzēt, saremontēt vai izlabot. Līdz ar to interneta atstāvīgais pieslēgums ļoti nepieciešams. Pēc optiskās interneta ieviešanas mēs principā serverus pārcēlām ļoti daudz arī Mākonī, un mums ir arī serveri Igaunijā. Pateicoties optiskajam internetam, mēs to varam izdarīt stabilāk. Mums vairs nav jādomā, kad ir jāpārstartē rūters, jo atkal ir pārlikusi no vienas apakšstacijas uz otru apakšstaciju, vai divi paralēlie mobīlie interneti jātur, jo var viens strādāt, otrs nestrādāt. Līdz ar to tas, teikšu tā, to pat drusku pat vairs nevar salīdzināt. Skolā mēs izmantojam ļoti daudz datortehniku un ir iespēja pieslēgties vairāk kā 100 datoriem vienlaicīgi un strādāt gan skolas darbiniekiem, skolotājiem, gan arī skolēniem dažādos kabinetos, un tas nebija optiskais internets, tikām stundās. Bieži vien bija tā, kad nāca stundu uz beigām, tad kāds no skolēniem tikai varēja pieslēgties attiecīgajai platformai vai sistēmai. Tā klase, kur ātrāk sāktu strādāt, varētu strādāt, bet tā, kur vēlāk sāktu, tiem būtu problēmas ar piekļuvi internetam. Tad šobrīd to var izdarīt pāris minūšu laikā, nav problēma. Lai pārraudzītu izbūvētā optiskā tīkla un piekļuves punktu darbību, veiktu nepieciešamo analīzi, kā arī nepieciešamības gadījumā atklātu kabeļu bojājumu, uzstādītas īpašas iekārtu monitoringa sistēmas. Optiskā tīkla izbūve Latvijā ir solis nākotnē, kas nodrošina ne tikai ātrgaitas internetu, bet arī iespēju veidot modernāku un attīstītāku sabiedrību. No uzlabotiem e-pakalpojumiem līdz attālinātai izglītībai un darbam, katrs solis kļūst vieglāks un pieejamāks. Savukārt uzņēmēji iegūst jaudīgus rīkus biznesa attīstībai. Šis ir ieguldījums Latvijas nākotnē, lai ik katrs Latvijas iedzīvotājs būtu savienots ar globālajām iespējām. Eiropas Savienojamības mērķis paredz līdz 2030. gadam nodrošināt visām mājsaimniecībām, uzņēmumiem, izglītības un ārstniecības iestādēm un citu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem piekļuvi augstas veiktspējas tīklam un visas apdzīvotās vietas aptvert ar jaunākās paaudzes bezvadu ātrdarbīgiem tīkliem, kur veiktspēja būtu vismaz līdzvērtīga 5G. Kopā veidojam labāku rītdienu.